Cik maksā viena automašīna un kāds ir viņas tas loģistikas cikls, cik viņai ir jāatrodas visu laiku apritē? Tas ir tas, ko mēs darām ikdienā, ko mums ir jānodarbina mašīna. Ja mašīna mums stāv, viņa nepelna. Tiklīdz mašīna stāv, mums pieņemsim ir lietas, kuras mums tāpat tās ir jāmaksā. Līzingi, šoferu algas, tās tāpat tās tiek pirktas un otstas kasko, kas ir arī ļoti dārgas viss šobrīd. Un tiklīdz mašīna stāv, tā ir dīkstāve un peļņa netiek nesta. Tātad mašīna ir cauru gadu jāstrādā. Mums ir iekārtots tā, ka mums katram šoferītim ir sava mašīna. Viņš atbrauc savu reisu, izbrauc un uztaisa pauzi, paņem brīvdienas. Vidēji mēnesī mašīna pavada reisā no 20 līdz 26 dienām. Tas ir no 30 dienām. Tas ir tas, ko mēs nodarbinām mūsu mašīnu mēnesī. Nobraukums jau gadu gaitā jau diezgan liels. Jau. Pirmajā mašīnām, kurām nopirkām, jau ir 1 miljons nobraukums.